Cienījamies skolotāji, 10. un 12. klašu vecuma posma interešu izglītības programmas Es uzņēmējs īstenotāji. Prieks jūs šodien redzēt. Programmas ir izstrādātas Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014 līdz 2021. gada. Perioda programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība. Projekta uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģiona ietveros. Esam priecīgi jūs redzēt 2. nodarbībā, kura solās būt aktīvāka, arī pašiem līdzdarboties. Būs iespēja vairāk un izpildīt kādu uzdevumu, ko mēs jūs vēlāk saviem skolēniem aicināsiet uz aktīvu līdzdarbošanos. Bet runājot par aktivitātēm, interešu izglītības programmas Es uzņēmējs nav vienīgās, ko mēs īstenojam mūsu projekta ietveros. Pat labi notiek arī nometne jauniešiem Preiļos solis biznesā. Septembrī tūlīt sāksies arī semināri pašvaldību darbiniekiem un uzņēmējiem, kurus mēs organizējam un rīkojam. Ir daudz dažādu aktivitāšu, kurus iespējams jums varētu arī lieti noderēt jūsu skolotāju darba ikdienā un iespējams noderētu kādi materiāli, organizējot savas mācību stundas. Līdz ar to aicinām sekot līdzi mūsu aktivitātēm Facebookā, Instagramā un arī apgūstam jauninājumus TikTokus, kur video formātā stāstam par aktivitātēm. Un šajos sociālajās platformās jūs mūs varat atrast UAP Latgale, jeb Latgala biznesam, kā arī, protams, stabilais un patstāvīgais informācijas avots ir Latgales plānošanas reģiona mājaslapa, kurā tiek publicētas visas aktivitātes daudzu gadu garumā un arī saglabāti semināru ieraksti. Un arī šo apmācību ieraksts būs pieejams šajā mājaslapā. Paldies jums par aktīvu darbošanos. Novēlu iedvesmojušas 2 stundas, būt atvērtiem jaunām zināšanām. Ja kādi jautājumi noteikti uzdodat, lai mums jauka komunikācija un veiksmīgs rezultāts arī apmācības beigās. Paldies un došu vārdu Junior Achievement Latvija satura ekspertei Martai Bušai, kas ir arī Es uzņēmējs programmu autore un rokas grāmatas autore. Labdien jums visiem! Prieks jūs redzēt šodien šeit. Izturīgākos, kas ir arī saņēmuši enerģiju piedalīties arī mūsu 2. un noslēdzošajā nodarbībā. Un šī ir ne tikai jūsu programmas noslēdzošā nodarbība, bet šī ir arī visu mūsu šī gada apmācību noslēdzošā nodarbība. Šī ir 8. noslēdzošā nodarbība. Es ceru, ka daļa no jums ir piedalījusies arī citās. Ja nē, tad, kā jau arī Ruta teica, tad ieraksti būs pieejami. Bet, ja jums gadījumā kāds kolēģis arī šodien ir domājis, nekas noskatīšos ierakstā, tad varbūt tomēr paaiciniet viņu mums pieslēgties tomēr, jo šodien mēs mēģināsim darboties vairāk praktiski arī, ne tikai klausīties, bet arī pašiem eksperimentēt, pašiem izmēģināt šīs aktivitātes, jo kā gan jūs labāk varēsiet viņas demonstrēt jauniešiem un vadīt šo aktivitāšu norisi, kā ja vien paši būsiet vismaz daļu no tām izmēģinājuši. Tā kā mums kopā ir jāpavada 2 stundas, un es ceru, ka šo 2 stundu laikā mēs
pilnvērtīgi varēsim sasniegt arī tos mācīšanās mērķus un mācīšanās vēlamos sasniegumus, kurus jūs pagājušajā pirmajā nodarbībā rakstījāt cītīgi. Vakar pirmajā nodarbībā mēs sākām arī visu nodarbību saturu apskatīt un katru nodarbību, katru mācību materiālu apskatīt, un mēs mācījāmies par tēmu darbs komandā, par stipro vājo pušu noteikšanu, par līderību. Atcerieties, bija dažādi testi par līderības atpazīšanu, par līderības stila noteikšanu. Bija padomi, kā labāk mums sarunāties savā starpā, lai izvairītos no konfliktiem, lai pārliecinātu par savu ideju. Un mēs uzsākām arī otro tēmu par produkta virzīšanu, kas ir tāda radoša tēma un ļoti izpētē balstīta tēma par mērķa tirgus noteikšanu. Un es atceros, ka jums bija arī mājas darbs. Varbūt varat padalīties čatā, kā jums veicās ar jūsu mājas darbu. Interesanti uzzināt, cik no jums ir bijuši īpaši centīgi, neskatoties uz to, ka ir vēl augusts un mājas darbi īsti vēl nav prātā, noteikti nevienam no mums. Izskatās, ka visi mēģina klusēt. Tas nozīmē, ka laikam tiem mājas darbiem tas īstais laiks vēl nav pienācis, bet tas nenozīmē, ka jūs izspruksiet no šī darbiņa, ko es biju paredzējis saistībā ar šo mājas darbu, jo mēs palikām pie tēmas par patērētāju profila izpēti, par to, kā izzināt savu klientu un kāpēc mums to ir svarīgi darīt. Tādēļ es jums vēlējos parādīt šo attēlu, kur, manuprāt, vizuāli veiksmīgi tiek raksturots tas, kas ir šajā nodaļā jāsasniedz, šajā tēmā jāsasniedz skolēnam. Jo tikai ar veiksmīgu un tādu kārtīgu lietotāju izpēti un šo vērtības pozicionēšanu mēs varam trāpīt šajā patērētāju profilā, kuru jums bija arī jāizpēta, kā tādu veidot, tikai mērķējot ar pareizo vēstījumu, pareizajā virzienā, mēs varam sasniegt tos mūsu mērķus, jo uzņēmējdarbībā un produktu virzīšanā, ja mēs nevērsīsimies pie tās auditorijas, pie tā mūsu potenciālā klienta, kuram mūsu produkts ir vajadzīgs, tad mums varēs šķist, ka mūsu biznesa ideja nekam nedara, bet patiesībā biznesa ideja varbūt nav nevainas, tikai mums nav izvēlēta pareizi šī mērķa auditorija un pareizi izpētīts šis patērētājs. Un tādēļ arī skolēniem būtu vērtīgi iemācīties, kā veikt šo patērētāja izpēti un veidot šo patērētāju profilu, kas ir sastāvdaļa no Osterwaldera vērtības piedāvājuma teorijas, kas ir pasaulē slavens ar šo savu vērtības piedāvājumu teoriju, un viņu izmanto daudz arī lielu uzņēmumu, un praksē ir pierādījies, ka domāt tieši izmantojot šo metodi par to, kā mēs virzam savu produktu un pozicionējam viņu un šo vērtību klienta acīs, ka tas strādā. Un tas, kā Osterwalders ir paredzējis raksturot patērētāju, ir
noteikt viņa uzdevumus, kas viņam ir katru dienu jāveic, noteikt šīs sāpes vai problēmas, ar kurām viņš saskaras, un arī ieguvumus, potenciālos ieguvumus, ko viņš vēlas iegūt, lietojot konkrētu produktu. Arī uzdevumi ir iedalāmi sīkāk, ir 4 grupas pavisam kopā. Funkcionālie uzdevumi, tātad ir tie, ko mēs veicam, lai risinātu kādas konkrētas ikdienas problēmas mūsu dzīvēs. Kā piemēri, rokasgrāmatā ir arī minēti pļaut zālienu, ēst veselīgu pārtiku, rakstīt atskaites. Tālāk ir sociālie uzdevumi. Tie ir uzdevumi, ko mēs veicam, lai mēs iegūtu kādu zināmu statusu vai gūtu ietekmi par to, kā mēs gribam, lai citi mūs redz. Piemēram, izvēloties apģērbu vai veicot kādus darbus un kādas kompetences mēs gribam, lai citi redz mūsos. Nākamie ir šie personīgie emocionālie uzdevumi, un tie ir saistīti ar mūsu, kā jau pasaka nosaukums, ar mūsu emocijām, ar to, lai mēs varētu justies, piemēram, droši, iekļauti, pieņemti. Un blakus esošie uzdevumi, tie ir tie, kas ir saistīti vai ar kaut kādu, kā mēs piedāvājam, salīdzināšanu vai ar vērtības līdzveidošanu. Tas, kas nāk vēl papildus uzdevums, ko mēs veicam, un nav iekļauts šajos funkcionālajos, sociālajos vai personīgos, emocionālajos uzdevumos. Protams, ka šie uzdevumi var būt ļoti daudz un visdrīzākais skatīt ļoti daudz mums katram ikdienā, un ka daļu mēs droši vien nemaz pat neapzināmies kā uzdevumus, bet uzskatām to par mūsu rutīnu, un arī, ja kāds mums pienāktu un mēģinātu veikt mūsu intervēšanu un aptauju un lūgt nosaukt mūsu uzdevumus, kas mums ikdienā ir jāveic, visdrīzākais, ka lielāko daļu mēs nemaz nenosauktu. Tādēļ, veidojot šādu patērētāju profilu, ir jāmēģina koncentrēties uz tiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar šo produktu, kādēļ jūs veicat šo izpēti un vispār šo patērētāju profilēšanu. Otrais solis ir uzrakstīt sāpes, jeb problēmas. Ir tas, kas satrauc patērētāju, pildot šos iepriekš nosauktos uzdevumus. Piemēram, kad kādas funkcijas produktā varētu nedarboties, kā es varētu neizskatīties pietiekami labi, vai kā es jūtos ļoti slikti un nenovērtēta darot šo darbu, vai es jūtos ārpus savas komforta zonas darot kādu pienākumu. Un tad vēl arī šajā sāpju sadaļā mēs varam iekļaut arī šķēršļus, jeb to, kas neļauj patērētājiem sākt darbu vai kavē to, un arī potenciālos riskus mēs varam iekļaut. Un savukārt trešajā kategorijā, kas ir ieguvumi, ir tas, ko mēs vēlamies, lai šīs sāpes vai problēmas tiek mums remdinātas, lietojot konkrēto produktu, ko mēs vēlamies, lai šis produkts mums atvieglo kādu problēmu atrisina, kas ir tas ideālais scenārijs. Tā, un es vispār biju plānojusi, ka mēs varētu veikt arī patērētāju profila izveidi kopīgi, bet man ir viens lūgums ieslēgt kameras
jums, lai mēs varētu kopīgi vienā lielā grupā arī veikt šo uzdevumu un paldies. Kādam patērētājam es vēlējos veikt šo patērētāju profilēšanu. Kā jūs domājat, kas tas varētu būt? Un tie esat jūs, jo kā arī raksta šī atspēriena punkts grāmatas viens no autoriem, tad viena no lielākajām kļūdām, ko var pieļaut uzņēmējs, idejas radītājs, ir domāt patērētāju vietā. Tādēļ es izmantošu to brīnišķīgo iespēju ar jums. Un šis produkts, loģiski, ir šī programma un šī rokas grāmata. Tādēļ arī šī produkta un rokas grāmatas un programmas kontekstā mēs veiksim jūsu patērētāju profila izveidi. Vai esat kāds no jums jau veidojis kaut ko līdzīgu? Reāla aprobācijas laikā. Bet šis bija tas temats, kas bija gan man, gan skolēniem visgrūtāk saprotams. Bija visgrūtāk saprotams, skaidrs. Bet kaut kā beigās tikāt galā, ja? Jā, sapratām, tā tikām. Bet pie rezultāta mēs nonācām, un pirms tam mēs bijām izmantojuši to citu metodi, nosaukumā aizmirsu, un rezultāti īstenībā daļēji pat sakrist abām divām metodām šī te patērētāja izpētē. Tad tas bija labi. Tad mēs sapratām, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Brīnišķīgi, prieks dzirdēt. Un kā citiem pieredze? Ir līdz šim bijusi? Es varbūt varu padalīties. Asturvelderam biznesa kanvas es izmantoju vēstures un sociālo zinību stundās. Esmu skolotāja vidusskolēniem tieši, un mēs apskatām šo te jautājumu, bet es tik padziļināti pagaidām vēl neesmu iegājusi, kad izrunāt šīs te sāpes iegūmus uzdevumus, mēs varbūt tā virspusēji pagaidām, tikai pašas biznesa kanvas. Jā, protams, es arī teikšu tā, ka arī šodien arī šo piemēru ar jūsu kā patērētāju šīs programmas patērētāju profilēšanu ļoti padziļināt mēs neiesim, jo es ticu, ka, lai apgūtu šo teoriju, tur noteikti tas varētu būt arī vesels augstskolas kurs, bet tas, ko arī es ceru, ka mēs šodien arī veicot šo piemēru, panāksim, ir tas, ka skolēni virzot savu produktu un vispār arī veidojot un attīstot savu produktu, savu biznesa ideju, ja viņi to darīs, tad viņi to darīs patērētāju centrēti, ka centrā ir šis klients, viņa vajadzības un visas produktu funkcijas, un tas, kā arī produkta reklāma tiek veidota, un visa šī komunikācija uzņēmumam ar patērētāju, ar klientu ir veidota nevis tāpēc, ka šim idejas radītājam šķiet, ka tas ir stilīgi, forši, vai tas ir nepieciešams, bet tāpēc, ka tas ir balstīts izpētē, un tajā izpētē viņš ir iedziļinājies tajā, kāds ir tas viņa patērētājs no dažādiem skatu punktiem. Tā kā es ceru, ka jūs man palīdzēsiet. Es izvēlējos veikt šādā tiešsaistes rīkā šo darbiņu, lai arī mēs visi uzskatāmi varētu sekot līdzi.
Tā, es domāju, ka mēs varētu sākt ar jūsu uzdevumiem, ko jūs veicat, un atceramies, ka mēs runājam kontekstā ar šo produkts ir interešu izglītības programma un rokas grāmata Es uzņēmējs. Pirmais uzdevums, es domāju, ko mēs varētu rakstīt, ir tas, ka jūs veidojat tematiskos plānus, ja? Mācību stundām. Pareizi? Droši varat ieslēgt mikrofonus. Šis ir, jā, Ingūna. Es droši vien sākumā sāktu ar to, ka es visu izlasītu, saprastu, ko es saprotu, ko es nesaprotu, un tad tikai ķertos pie tematiskā plāna. Jo tad man būtu tāds vispārējais priekšstats par matemātiku, par materiālu šo te, un es saprastu, cik tas ir piemērots konkrētiem skolēniem, ko es mācīšu, vai tur vajag veikt kādas modifikācijas, un tad pēc tam tikai ķertos pie tematiskā plāna. Jā, par to tematisko plānu es biju domājis tādā kontekstā, ka mēs iedomājamies, ka šis produkts jau nav pie jums nonācis. Un kad tad tie uzdevumi, ko jūs veicat, kad jums nav programma un rokas grāmata Es uzņēmējs. Jo, ja jums ir programma un rokas grāmata Es uzņēmējs, tad tur jau šie tematiskie plāni ir iekļauti, un tas būs tas ieguvums, ko sniedz šī programma un rokas grāmata. Bet jebkurā gadījumā noteikti izpēte, materiālu izpēte, jebkurā gadījumā ir uzdevums, ko jūs veicat neatkarīgi no tā, vai ja mēs runājam par gatavu produktu, vai par vēl neiepazītu, vēl kādi piemēri. Ko jūs, ja jums nav, ja jūs vēl nebūtu iepazinušies ar šo produktu, interešu izglītības programmu Es uzņēmējs, jums būtu jāveido nodarbībām pašiem savas darba lapas, droši vien, vai kādi uzdevumi un prezentācijas, ja? Lai vadītu interešu izglītības programmu. Droši vien, ka būtu jāsāk ar to, ka jāapzina, kas vispār gribēs nākt uz to interešu izglītības programmu skolēni, tā kā, kas būs interesēti piedalīties. Jāapzina, kas būs interesēti piedalīties. Jā. Un ja jums nav mācību līdzekļu mācību priekšmetā dot, tad noteikti viņi jums, vismaz daļa no viņiem ir jāsagatavo, jo bez mācību līdzekļiem jau īsti nebūs iespējams. Tātad ir šādi uzdevumi, kas jums ir jāveic ikdienā, protams, kad ir vēl vairāki, ja jums nav šādas interešu izglītības programmas. Tālāk, kas ir tās problēmas, ar kurām jūs saskaraties, veicot šos uzdevumus? Jāpatērē pārāk daudz laika, lai to visu sagatavotu. Nepietiekoša kvalifikācija kādā konkrētā jautājumā. Varbūt nav tik daudz laika gatavoties šim tiešajam darbam ar skolēniem, bet ir aiziet visa enerģija, lai tikai sagatavotu kādu saturu, vēl kādas idejas varbūt.
Varbūt tā satura saskaņošana ar to, kas tiek pasniegts jau mācību priekšmetos, lai nav tā, ka kaut kas pārklājas, bet lai tās ir, teiksim, papildus zināšanas, ko mēs dodam. Jā. Labi, tā, es tad domāju, ka ir vēl kāda sāpe, problēma, ko vēlētos šeit pievienot, vai dodamies tālāk? Neviens skolēns nepiesakās. Ja mums pie tiem uzdevumiem ir par to, kas piesakās, tad šeit neviens nepiesakās. Tad nav. Jā, bet vai tad tā ir, ka nepiesakās? Reizēm gadās tā ir baile, ka tā varētu notikt, ja? Jā, bet reizēm arī gadās tā, ka mācību gada sākumā skolēni piesakās pilnīgi visur, kur vien var un kur vien nevar, kur viņiem vajag un kur viņiem nevajag. Un beigās tad vienkārši nevar to savu laiku saplānot tā, lai atnāktu. Jā, tad tas ir tie riski un potenciālie šķēršļi. Ir arī pie šīm sāpēm, ka iespējams risks, ka skolēni neapmeklēs nodarbības, uz kurām jūs esat ilgi un cītīgi gatavojušies un tomēr tik daudz laika patērējuši. Jā, tieši tā. Nu, un tad par tiem, jā, vēl kāds gribēja teikt? Jā, es gribēju teikt, ka vēl viena problēma, vismaz mūsu skolā tā tas ir, ka skolēni ir atkarīgi no autobusiem, un stundu skaits ir tāds, kāds viņš ir, un ja tās ir klašu grupa, tātad no 10. līdz 12. tad ir ļoti grūti atrast to laiku, kad tieši visas 3 klases varētu piedalīties jebkurā nodarbībā, ne tikai šajā konkrēti, jo autobuss aiziet un viss, un viņi brauc prom. Jā, tātad autobus grafiks jau ir pielāgots šim mācību stundu norisei. Tā mēs to varētu nosdefinēt kā principā tā jau ir tāda infrastruktūras jau jautājums, jā. Bet kā jūs skolā ar citām interešu izglītībām noteikti jau nav tur kādi basketbola, sporta? Ir, bet, teiksim, tas basketbols un vispārējais sports viņus vairāk interesē nekā, teiksim, kaut kāda cita pulciņa. Parasti tā ir. Un tad viņi izvēlas tās prioritātes, un tad ir, es nezinu, kā būs šeit, piemēram, es 1. gadu man tādu pulciņu piedāvāju, es nemāku neko teikt, bet cik iepriekš gados ir bijis, ir tiešām ļoti grūti, un tad es pat esmu ņēmusi pa daļām, teiksim, vienai klasē tādu, otrai klasē tādu, citā laikā, ja kas, savukārt man nav izdevīgi, bet, tā. Jā, interesanti, paldies. Tad, mēģināsim tos ieguvumus, ko jūs vēlētos, vai ne? Šī laikam ir tā patīkamākā daļa padomāt. Kas būtu tas, ko jūs vēlētos, lai šis produkts šajā gadījumā, programma, interešu izglītība jums sniedz, kā viņa atrisina šos šķēršļus un sāpes un problēmas, kas tātad es atļaušos iesākt, ka tātad ir gatavi mācību līdzekļi. Tur vēl droši vien varētu pielikt, ka ir gatavi kvalitatīvi mācību līdzekļi, respektīvi skolotājiem nav jāzina un jāzīmē, vai tur ir rakstīta taisnība vai nav taisnība rakstīta, vai tur ir kaut kādas kļūdas testā, vai tomēr atbildes sanāks pareizi. Jā, taisnība. Tā. Ieguvums varētu būt daudzveidīgs saturs, kurš ļauj, kurš ļauj piesaistīt
vieslektorus un viņus arī ieinteresēt braukt pie jums uz skolu. Un tas varētu savā ziņā arī risināt šo jauniešu ieinteresētības problēmu. Kā jums šķiet, kā mēs to varētu noformulēt? Vai kā citādi šo jauniešu potenciālo neieinteresētību risināt? Manuprāt, teiksim, ja es būtu jaunietis, tad man šis būtu pirmajā vietā. Es labprāt iet uz tādu pulciņu, kur man tur pamācītu, kā man tur veidot savu biznesu. Tas, manuprāt, būtu primārais un viss pārējais tad pēc tam. Jauniešiem vajadzētu būt ieinteresētiem. Jā, mums droši vien vajag mēģināt, maksimāli daudz salikt tos āķus, tos burkānus viņiem, lai vēl tā papildu stimulētu. Vēl kā jūs, ieguvumi ir tas ideālais scenārijs. Tas, kad visas šīs, tas labais rezultāts, ka tās sāpes tiek atvieglotas un uzdevumi izpildīti vislabākajā iespējamā veidā. Kas mums te vēl bija, paskatāmies uzdevumi. Jāapzina, kas būs ieinteresēts piedalīties. Iegūmi varētu būt droši vien pievienotas varbūt kādas veidi sociālo tīklu kampaņai, kā uzrunāt skolēnus, kaut kādiem bukletiņiem, plakātiem, ko var izvietot skolā, lai interesētu jauniešus pieteikties šādai programmai. Ingūna māja ar galvu. Jā, tātad sagatavas, rakstīsim reklāmas materiāliem jauniešu piesaistei. Ja? Tas droši vien arī savā ziņā atvieglotu jūsu gatavošanos. Vēl kādas versijas? Jūs divas, paldies jums par iesaisti, bet mēs jau esam stipri vairāk. Varbūt vēl kādam ir kas sakāms, kas mums čatā notiek, var arī rakstīt. Var arī rakstīt čata sadaļā. Kas tad ir tas, ko jūs vēlaties? Pateikšu priekšā nedaudz, pieļauju, ka šo nepietiekamo kvalifikāciju varētu risināt kvalitatīvas apmācības droši vien arī, kas jums vai atbalsta materiāli arī skolotājiem pa tēmām, ja? Un tad es domāju, ka nemocīšu jūs vairāk ar šo. Nemācīšu ar šo, bet es ceru, ka tādu pamata izpratni par to, kā šādu patērētāju profilu veidot jūs guvāt un vēl skatoties dažādus piemērus, tikai šī izpratne vairosies par šī darbiņa veikšanu. Tā, paldies divām aktīvai Elzai un Ingūnai. Paldies. Un dosimies tālāk, jo tad, kad ir izveidots patērētāja profils, tad ir ieteicams arī veikt tā testēšanu un noskaidrot, vai tas tiešām atbilst tam īstajam, tam, ko jūs esat sarakstījuši šajā patērētāja profilā. Un viena no metodēm ir autoetnogrāfija. Iekļauj autoetnogrāfija paredz vēl dažādas variācijas, un tā, kuru es iekļāvu šajā rokas grāmatā, ir pakalpojuma Safari.
un to var veikt fokusējoties uz kāda noteikta pakalpojuma sniedzēja. Ar pakalpojumiem šo ir veikt visvienkāršāk un izpētīt pakalpojumu dažādās vietās. Piemēram, ārzemnieks, kurš pārcēlies uz dzīvi Latvijā, var atvērt bankas kontu. Vai viņš var atvērt bankas kontu? Tāds mums ir šis situācijas apraksts. Un tad ir svarīgi uzzināt, kāds ir viņa šis pieredzes ceļš, pozitīvā, negatīvā pieredze, brīži, ar ko viņš saskaras, mēģinot atvērt šo bankas kontu. Nākamā metode. Nākamā metode ir datu detektīvs, un šo metodi ir iespējams izmantot gan produktu attīstīšanas etapā, gan arī jau vēlāk konkurentu tirgus nišas analīzei un arī produktu ideju ģenerēšanas laikā. Un kā jau vēst arī pats nosaukums, tad šī metode ir saistīta ar daudz un dažādas informācijas iegūšanu atkarībā no tā, kāds ir šīs metodas izmantošanas mērķis. Ja šis mērķis ir izpētīt tirgus tendences, tad mēs meklējam visu aktuālo par šo dažādos avotos, gan blogu ierakstos, žurnālos, televīzijas raidījumos un tā tālāk. Ja mēs meklējam informāciju, piemēram, par produktu un tā konkurentiem, tad ļoti interesanti ir, piemēram, novērot, kādas pozitīvas un negatīvas atsauksmes sniedz par līdzīga veida produktiem, un tādējādi mācoties no konkurentu kļūdām, un konkurentu arī veiksmēm, kas strādā un kas nestrādā, var iegūt noderīgu informāciju savas idejas attīstīšanai. Un vēlējos arī padalīties jums ar mājaslapu, kas ir viena no, protams, tādām, bet ko jūs varētu ieteikt arī jauniešiem apskatīt. Un tā ir par trendiem tirgu. Un kāpēc tieši šo es jums vēlējos parādīt šo mājaslapu, jo viņa piedāvā katru dienu publicē dienas inovāciju. Tas nozīmē, ka atverot šo mājaslapu katru dienu, mēs varam uzzināt kādu jaunu inovāciju, kas ir radīta pasaulē. Vai tas ir jauns produkts, vai tā ir kāda produkta funkcija, vai kāda jauna pieeja, vai inovācijas arī dažkārt izglītības jomā šeit tiek publicētas, kā interesanta vietne, kuru ik pa brīdim atvērt, un arī, ja kādas dienas izlaižam, tad varam apskatīties arī iepriekšējās, kas jauns ir noticis. Un šāda veida mājaslapām vai arī tajā pašā TikTok platformā iesakiet skolēniem skatīties arī šāda veida saturu, sekot līdzi, tīpaši vidusskolā, tam, kas notiek pasaulē, jo tas pirmkārt paplašinās viņu redzesloku un arī radīs citu pievienoto vērtību viņu darbībai, viņu, kā mēs runājām, iespēju pārvēršanai darbībā par uzņēmējdarbības kompetencēm. Un esam nonākuši līdz 11. līdz 12. nodarbībai, kur mēs
apskatām otru šo pusi, kas ir vērtības piedāvājums. Ar patērētāju profilu mēs nedaudz apskatījām. Tagad arī vērtības piedāvājumu šo otru daļu apskatīsim. Šī ir vēl joprojām Aleksandra Ostervaldera teorija. Un kā arī raksta viņš un kā vispār arī tās tendences mēs paši, es domāju, visi, arī jūs klausītāji, arī jūs redzat un varat novērtēt, tad tā ir, ka mēs arvien vairāk pievēršam uzmanību ne tikai tam, vai mums to produktu konkrēto, ko mēs iegādājamies vajag, bet tam, kādas emocijas viņš mūsos rada, kādu sāpi viņš remdina mūsu, kādu ieguvumu, gan reāli vajadzību apmierināšanu ziņā, gan arī emocionālu ieguvumu mēs gūstam no šī produkta. Un visu šo konceptu sauc par gaidu ekonomiku. Ka mēs nepārtraukti sagaidām kaut kādus ieguvumus, gan fiziskus, gan emocionālus, un ka mēs esam nevis samaksājuši savu naudu vienkārši par kaut kādu ūdens pudeli, un lai padzertos un remdinātu savas slāpes, bet mēs esam iegādājušies varbūt kādu statusu sabiedrībā ar tieši šāda dizaina vai zīmola ūdens pudeli. Un tā slāpju remdināšana jau varbūt kādā brīdī paliek sekundāra. Šeit iesaku arī skolēniem demonstrēt šo pašu video, kas bija arī pie patērētāja profila veidošanas. Tā būs par vērtības piedāvājumu ir otrā video daļa. Un patiesībā arī YouTube platformā ļoti daudz un dažādi video, kas palīdz tieši veidošanā un rāda arī daudz un dažādus piemērus, bet es vēlējos padalīties ar piemēriem, kurus es pati novēroju un kuri, manuprāt, ir tādi ļoti uzskatāmi, kā uzņēmumi izmanto šo savu radīto vērtības piedāvājumu, lai uzrunātu mūsu klientus, lai sasniegtu un piesaistītu un liktu mums samaksāt arvien vairāk naudas par viņu produktiem. Un pirmais no šiem produktiem ir Zoom. Tas arī, ko mēs šobrīd izmantojam. Un, ja atceramies, tad īpašu Zoom platformas izmantošanas uzplaukumu mēs, protams, piedzīvojām laikā, kad saskārāmies ar Covid ierobežojumiem un atverot Zoom šo mājaslapu, pirmais lielais uzraksts, kas mums parādās veselās 2 vietās, ir Zoom community, tātad Zoom sabiedrība, kopiena. Un, ja atceramies šo pašu Covid ierobežojumu laiku, ļoti daudziem no mums visā pasaulē problēma bija tā, ka mēs jutāmies atrauti no saviem draugiem, no saviem radiniekiem, no savas ierastās vides, un mēs pēkšņi bijām gluži vai ieslēgti savā mājā un nevienu citu nevarējām satikt. Un mums bija ārkārtīgi liels šis pirmais šoks par to, ka mūsu tā kopiena, ka mēs esam palikuši vieni. Un tāpēc es esmu pārliecināta, ka Zoom tiešām šo problēmu noķēra, un tāpēc arī izveidoja tieši šādu vārdus izvēlējās un šādas noformējumu savai mājaslapai, jo tā vēlme pēc alkas, pēc sabiedrības un piederības kādai kopienai tiešām tajā brīdī bija liela problēma. Un tāpat arī
ekrānā te tik sīki nevar redzēt, bet tur apakšā ir tāds nelielāks teksts, kur ir, lai jūs varētu viens risinājums sapulcēm, tērzēšanai, tāfelē, tālrunim un citiem, lai jūs varētu sazināties ar ikvienu no jebkuras vietas. Jo šī nākamā problēma arī, ar ko mēs saskarāmies, tātad bija tas, ka mums līdz ar šo ierobežojumiem uz saziņu, uz klātienes tikšanos, pēkšņi arī likās, ka kā tad mēs komunicēsim, kā mēs sazvanīsimies ar vecvecākiem, kā mēs risināsim darba jautājumus, kā mēs organizēsim sapulces, kā mēs varēsim komunikāciju starp vairākiem cilvēkiem, kā mēs varēsim vadīt apmācības, ja mēs nedrīkstam tikties klātienē. Un tādēļ Zoom piedāvāja šo risinājumu, lai mēs ar ikvienu no jebkuras vietas, smējos kaut vai no Balī, es jums teorētiski varētu šobrīd šīs apmācības vadīt, bet, diemžēl, vai par laimi, tomēr no Rīgas. Un vēl otrs piemērs, kas man ļoti iekrita acīs Zoom mājaslapā, ir šeit, kur parasti uzņēmumiem ir rakstīts produkti, un tad jūs uzklikšķinat uz saitītes un atverās izvēle ar visiem produktiem, kas arī šeit ir produkts. Bet tas izvēles nosaukums viņiem ir nevis produkti, bet solutions, jeb risinājumi. Tātad uzreiz jau radot mūsos emocijas par to, ka šeit ir risinājums tā mūsu problēmām ar to, ka mēs nevaram komunicēt viens ar otru un ar visu to, ar ko mēs sastapāmies. Nākamais piemērs, ko es vēlēs padalīties, ir Airbnb, kas ir vietne, kur jebkurš var ievietot sludinājumu par savu īpašumu izīrēšanu, un viesi savukārt var pieteikties droši un nav jāizmanto viesnīcu pakalpojumi. Kas ir interesanti šajā piemērā, tad Airbnb fokusējas un ir sagatavojis vismaz divus vērtības piedāvājumus. Viens vērtības piedāvājums ir īpašniekiem, dzīvokļu, māju, apartamentu īpašniekiem, kas var piedāvāt izīrēt savus īpašumus, un otrs vērtības piedāvājums savukārt ir tiem, kuri vēlas kaut kur aizbraukt atvaļinājumā, atpūsties un tam līdzīgi. Un šeit es ieliku šo piemēru, kur ir vērtības piedāvājums tieši namīpašniekiem, un tas ir viens mājaslapas atvērums, un kur jūs redzat augšā ir tātad bildes, kuras mums noteikti rada pozitīvas emocijas, un tās nav vienkārši bezpersoniskas bildes, bet tie ir reālu dzīvokļu, māju, apartamentu īpašnieku attēli un viņu citāts. Un šeit ir tātad šī konkrētā kunga atsauksme, ka viņš piedāvā savu īpašumu platformā, un viņš raksta, ka šis man ļāva kļūt par uzņēmēju un iegūt savu finansiālo brīvību. Apakšā paraksts rokrakstā, kas arī rada papildus šo personīgo un uzticību, rada, kad mēs redzam šādus parakstus. Un vēl pastāst par savu pieredzi, kā viņš kļuva par uzņēmēju. Un, kā mēs zinām, tad kļūt par uzņēmēju nav nemaz tik viegli, bet lūk, ar šo viņš kļuva un vēl kļuva finansiāli neatkarīgs. Brīnišķīgi. Un tad tāds nākamais āģis, kad jau uz vēl šī neuzķerās, tad ir šis te, kur viņš acīm redzot pēc mana interneta lietošanas datiem ir noteicis, kuras tajā brīdī atrados. Jāsaka, gan ne pārāk precīzi, jo es toreiz atrados Jelgavā, nevis Saldū. Bet Latvijas robežās plus mīnus Amerikas mērogiem droši vien šķiet ļoti tuvu, bet viņš man uzreiz ģenerē un piedāvā, ka
ja es izīrētu 4 viesiem savu dzīvokli, tad es varētu nopelnīt par šo dzīvokli līdz 791 eiro mēnesī. Nu, un ja vēl šis mūs nepārliecina, tad viņi arī tā starp citu pasaka, ka viņi ir sociāli atbildīgi un atbalsta Ukrainas kara bēgļus. Tā kā tik daudz mums var sniegt, cik daudz emocijas un kā ar mums strādā uzņēmumi ar labi izstrādāt vērtības piedāvājumu. Un arī skolēniem ir paredzēts izstrādāt šo vērtības piedāvājumu sev izvēlētam uzņēmumam, kas viņiem interesē, vai kas viņiem ir tūs, vai zināms, vai tikpat labi tas var būt arī, piemēram, kāds sociālais konts vai TikTok, un aizpildīt šo darba lapu vērtības piedāvājums. Un, ja skolēniem ir ļoti interesējuši šī tēma, tad es vēl aicinātu arī viņiem padomāt, kā ir ar sevis kā personības vērtības piedāvājumu, vai arī mēs to varam izmantot, piemēram, darba intervijās un darba interviju vai savu prezentāciju par sevi, savu piču par sevi varam formulēt kā savu vērtības piedāvājumu. Tas arī būtu tāds interesants aspekts, ko viņi varētu pamēģināt izdarīt. Un esam nonākuši pie 3. tēmas, kas ir ilgtspējas principi un risinājumi. Un, ja es nemaldos, tad es šo jau laikam 1. nodarbībā arī minēju, ka, manuprāt, tas, uz ko mums vajadzētu tiekties vispār visā izglītībā kopumā, ir tas, ka mums pat ir nevis varbūt jāiekļauj atsevišķas tēmas par ilgtspējas principu pielietošanu, bet mums vajadzētu tiekties uz to, ka tas jau jauniešiem šķiet par pašsaprotamu un ka mēs visas idejas, ko mēs ģenerējam, ir saskaņā ar šiem ilgtspējīgas attīstības principiem, un to mēs arī noskatījām mūsu Norvēģijas sadarbības partneru skolā, ka viņiem šajās uzņēmējdarbības klasēs pie sienas stāv visu laiku arī novietoti šie uzņēmējdarbības ANO ilgtspējīgas attīstības 17 mērķi, par kuriem arī ir šis galvenais stāsts šajā nodaļā. Un kas tad ir šie ilgtspējīgā attīstība? Ilgtspējīgā attīstībā ANO piedāvā definīciju, ka tā ir sabiedrības, labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina mūsu pašreizējās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, neapdraudot nākamās paaudzes un šo nākamo paudžu iespējas. Nu tā, rezumējot, varētu teikt, ilgtspējīga attīstība vai dzīve saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem, tātad ir tāda, ka mēs apmierinam savus šī brīža vajadzības, nekaitējot mūsu nākotnes pēcnācēju un viņu vajadzību nodrošināšanai. Un ilgtspēju un ilgtspējīgu attīstību var attiecināt uz ļoti daudz un dažādām jomām. Un man ļoti patika šis Swedbanka blogā minētais Adrianas Kauliņas, kas ir Swedbanka ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā. Viņas citāts, ka pēdējo 50 gadu laikā pasaulē ir notikusi neparedzēta strauja ekonomiskā izaugsme, kas saistīta ar neparedzētu dabas resursu patērēšanu šīs izaugsmes nodrošināšanai. Un vienlaikus sabiedrības labklājības pieaugums notiek nevienlīdzīgi, ienākuma atšķirībai starp bagātiem un nabadzīgākajiem turpinot pieaugt.
Un rezultāts ir 3 būtiskākie sabiedrības izaicinājumi - klimata pārmaiņu mazināšana, dabas daudzveidības uzturēšana un līdzsvarota sabiedrības attīstība. Un šī citāta kontekstā piedāvāju arī jums skolēniem īstenot tādu nelielu aktivitāti, uzdevumu, kur jūs saviem skolēniem varat izdalīt dažāda skaita kaut ko. Piemēram, mazus akmentiņus, mazas papīra lapiņas, konfektes, uzlīmes, jebko, bet tā, lai uzskatāmi vienam būtu vairāk un vienam būtu mazāk, kādam varbūt neviens, un sev paturot visvairāk. Un tad jūs jautātu, vai jums šķiet, vai šis ir godīgi. Un vajadzētu ļaut skolēniem padiskutēt, kā tas ir, kā viņi jutās, ka citiem, piemēram, šīs konfekts, jo tas varētu būt tāds, varbūt, uzskatāmākais resurs, ko izmantot, kāpēc tās konfektītes, varbūt viņam ir 10, un man nav neviena, un viņam ir 5, un jums vispār skolotāji ir vesela bļoda. Kādas ir tās sajūtas, un tāpat tās arī ļoti labi, manuprāt, var likt iedomāties situāciju, kad, piemēram, izspēlē monopolu, bet sākumā spēles dalībniekiem nevis piešķir katram vienādu naudas summu, kā to paredz spēles noteikumi, bet katram tiek piešķirta dažāda naudas summa. Vai arī, kad ir kāds uzdevums, ko jūs instruējat skolēnus klasē, bet daļai no skolēniem tiek pateikti vieni uzdevumu nosacījumi, citiem atkal citi uzdevumu nosacījumi. Tādēļ nav šīs godīgās sadale. Un par to patiesībā arī ir šie ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi, un šie mērķi ir izstrādāti, lai mazinātu nevienlīdzību visos mūsu, kā sabiedrības dzīves aspektos. Un tas attiecas tātad gan uz klimatu un planētu, gan uz citām jomām, jo arī vidas un klimatu pārmaiņas vissāpīgāk, diemžēl, izjūt tieši tie, kas var sevi vismazāk pasargāt, kas nevar nodrošināt sev un izvēlēties dzīvesveidu tik varbūt viegli kā citi. Ir laba ziņa, ka materiāli, lai jūs šos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus arī izstādītu jūsu nodarbību telpā, viņi ir iztulkoti un viņi ir pieejami drukāšanai. Un tas ir iespējams viņus lejupielādēt ir pārresoru koordinācijas centra mājaslapā. Tā. Šajā sadaļā, un šeit ir pieejami arī izvērsti apraksti par katru no mērķiem. Un šos izvērstos aprakstus es jums arī vēlējos parādīt, jo, protams, ka likt skolēniem izlasīt diezgan apjomīgi 17 un vēl atcerēties, kas pie kura mērķa bija rakstīts, varētu būt gana liels izaicinājums gan jums, gan viņiem. Tādēļ tā metode, ko varētu izmantot, lai skolēni tomēr iepazītos ar visiem šiem 17 no ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ir metode Jigsaw, kura sastāv no 10 soļiem. Pirmais solis izveidot grupas, kuru sastāvā ir 5 līdz 6 skolēni. Un ieteicams, lai šī metode visveiksmīgāk tiktu īstenota, ir, lai šie grupas dalībnieki būtu pēc iespējas dažādāki,
gan dzimums, gan, ja ir iespējams jūsu vairākās klašu grupās organizēt šo nodarbību, tad vecums un arī kaut kādas intereses, spējas un prasmes, tātad nevis draugi, bet nejauši izvēlētas grupas. Un katrai grupai ir jāizvēlas viens līderis. Tad metode paredz sadalīt apgūstamo tēmu vai stāstu, vai šajā gadījumā šos mērķus, tik daļās, cik ir grupas. Un katra grupa strādā tikai ar savu informācijas daļu, nezinot uz citiem attiecināmo informācijas daļu. Un tur vajag dot pietiekami daudz laika, lai viņiem būtu iespēja kārtīgi iepazīties ar šo informāciju. Un 6. solī ir jāizveido ekspertu grupa, kurā piedalās viens skolēns, viens līderis no katras grupas. Un šajā ekspertu grupā eksperti diskutē par katras grupas gūtajām atziņām par savu veikto darbu. Tālāk visi skolēni atkal sapulcēs savās ierastajās grupās un sagatavo nelielu prezentāciju par savu tēmu saturu, šajā gadījumā par saviem izvēlētajiem vai izlozētajiem mērķiem. Tad prezentē un, protams, arī var pēc tam veidoties kāda diskusija pēc šīs metodas izmantošanas. Šī metode ļoti labi arī, manuprāt, iedarās kādu apjomīgu rakstu izpētē, lai visiem skolēniem nebūtu jāiepazīstas ar visu saturu, bet var sadalīt mazākos. Un kā vēl papildus aktivitāte ir tā, ka skolēniem ir ieteicams, lai šīs tēmas ietveros, viņi, izmantojot rokas grāmatā pieejamo materiālu, varētu īstenot kādu iniciatīvu skolā, kas veicina kāda no ilgspējīgas attīstības mērķiem. Un vislabāk, kā to darīt, es domāju, mums izdosies saprast visiem kopā, ja jūs, skolotāji, to izmēģināsim, tāpēc ir pienācis laiks praktiskajam darbiņam, un praktiskais darbiņš lielā mērā balstās šajā materiālā, kas nav izstrādāts šīs interešu izglītības programmas ietveros, bet, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgs un noderīgs, jo kas viņā ir īpašs, vai jūs esat ar šo materiālu jau zināmi un esat viņu izmantojuši? Es esmu izmantojusi mācību stundās. Un arī īstenojāt tās aktivitātes, kas tur bija? Aktivitātes visas ne, mēs esam pētījuši tieši šos visus ilgspējīgās attīstības mērķus un ar viņiem strādājuši dažādu uzdevumu ietvaros. Un kā skolēniem veicās? Ir apjomīgi, bet ņemot vērā, ka tā ir vidusskola un viņiem tagad jebkurā mācību priekšmetā ir diezgan apjomīgs informācijas daudzums, kas ir gan jāuztver, gan jāatlasa, gan pēc tam nezinu, tur jāatstāst vai vienalga, jāpārstrādā sev. Tad mēs izmantojam gan šo Jigsaw metodi, gan citas metodes, taisam prezentācijas, visu kaut ko, kad cenšamies ar to visu strādāt un saprast. Nav viegli, bet jā. Jā, bet man šķiet, ka ilgspēja, tie mērķi, tā ir tāda lieta, kas man liekas arī, ja citās mācību jomās mēs daudz apgūstam tādas praktiskas lietas, ir jāmācās rēķināt, ir jāmācās risināt uzdevumus, risināt problēmas, tad šī, man liekas, ir tāda ļoti labs palīgs tādā empātijas attīstīšanā, kas ir arī svarīgi. Jā, pilnīgi noteikti, jā.
Jā, tā kā prieks, kad ir jau pieredze šo, tad jums droši vien soksies daudz vienkāršāk. Bet tas, ko es ļoti, ļoti vēlētos, ka mums šodien izdodas izdarīt, ir, ka vispirms man droši vien visvairāk interesē no jums, ka varētu uzlikšķināt īkšķīšus vai ieslēgt kameru vai čatiņā uzrakstīt, cik mums ir to aktīvo darboties gribētāju, kas būs ar mieru darboties praktiskajā darbiņā par šo tēmu. Es ceru, ka tā viens īkšķītis ir. 2. Tātad izskatās, ka mums vai tiešām ir tikai 2 aktīvie klausītāji. Es pēkšņi pazaudēju īkšķīti. Tas nekas, galvenais, ka ir vispārējais. Tā, 3 mums ir aktīvas dalībnieces, pārējiem sasparojamies, jaunais mācību gads ir pavisam tuvu. Es bez kameras, bet es varu piedalīties. Labi, tas arī, protams, ka der. 4. Es redzēju, ka īkšķītis bija arī Gundai Pastarei. Labi, tā. Izmēģināsim. Izmēģināsim, jo tomēr tie, kas ir gatavi darboties, tas noteikti ir jāizmanto. Un vēl vien es padalīšos ar ekrānu un pastāstīšu, ko tad es biju iecerējusi šajā ne pārāk garajā praktiskajā darbā, jo man bija paredzēts vēl viens. Tātad mēs izlauzēsim ar manu virtuālo laimes ratu, ar kuru varbūt daži no jums jau ir pazīstami. Izlauzēsim vienu ilgspējīgas attīstības mērķi, ar kuru jūsu grupa strādās. Jā, nepateicu, labā ziņa ir tāda, ka šajā praktiskajā darbā grupa darbs norisināsies istabā. Tas nozīmē, ka tas netiks ierakstīts, un jūs varat justies daudz brīvāk un diskutēt brīvāk, ja gadījumā šis bija viens no faktoriem, kāpēc jūs nevēlējāties iesaistīties un esat bez kameras. Tā kā varbūt, ka vēl kāds pārdomās, izlauzēsim grupai vienu mērķi, un jūsu uzdevums būs šajā rokas grāmatā atrast šo sadaļu, mācību pieeju un metožu piemēri mērķa sasniegšanai, kur ir doti piemēri, kā mācību saturā, kādas aktivitātes ieviest, lai šajā gadījumā novērsts basts, ilgspējīgu attīstības mērķi mēs veicinātu, kā arī iniciatīvas, ko var īstenot klasē. Un jūsu uzdevums ir izvēlēties vienu no šīm dotajām, ja vēlaties nedaudz uzlabot, pielāgot savām vajadzībām, savām varbūt specifikai, uzreiz domājot, kā būs, kad jūs sastapsieties ar saviem skolēniem, un pavisam īstu prezentāciju pastāstīt, kā tad jums ir ideja, ko jūs varētu saviem skolēniem organizēt vai piedāvāt īstenot jau šajā mācību gadā. Saskaņā ar vienu no šiem mērķiem. Es šo pievienoju čatā, un tā. Veidosim 2 grupas.
Kā jums šķiet? Vai tiešām 5 ir aktīvi dalībnieki? 1. 1 grupu. Labi, tad ielaidīšu šajā vienā grupā visus kopā, bet tad, lai bez tām kamerām tās domas un vārdi varbūt labāk raisās, jums ir laiks 10 minūtes un gaidīšu tad jūs atpakaļ šeit ar savu gatavo prezentāciju, kuru mēs jau filmēsim.
ko esam atgriezušies no mūsu vienas darba grupas, bet tā kā es jau arī biju paklausīties un dzirdēju, ka daudz vērtīgas idejas, kā aktivitātes īstenot šo ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, jau tiek kas darīts skolās, tad es lūdzu arī šīs grupas dalībniecēm, lai arī tiem skolotājiem, kuri pēc tam šo klausās ierakstā, būtu šī pievienotā vērtība, šī pieredze no tiem skolotājiem, kas dalījās ar to. Tādēļ aicinu tad arī pastāstīt jūs vairāk. Jā, nu tad es varbūt iesākšu, kolēģis, varbūt papildiniet to, ko es aizmirsu. Tātad mēs grupā runājām par 2 mērķiem. Mēs runājām par 6, kas bija tīrs ūdens un sanitārija, ja es tagad pareizi atceros, jā. Un 4. mērķis, kas bija kvalitatīva izglītība. Mēs tā gluži pie viena konkrēta nenonācām, mēs izrunājām par abiem mazliet, un par to tīro ūdeni, kolēģei bija ideja par to, ka, teiksim, Covida laikā un pēc tam, jā, virs izlietnēm un visu kaut kur skolā bija šīs uzraksti par to, ka tur jāatceras nomazgāt rokas un tā tālāk, jā, ka varētu būt tāda aktivitāte, teiksim, skolā, nomainīt šīs uzlīmītes vai paziņojumus pret kaut ko aktuālāku un kas tik tiešām atgādinātu par to, cik ir svarīgi tur būt dzert ūdeni vai cik svarīgi ir nomazgāt rokas un tā tālāk. Tad otra kolēģe minēja, šeit mēs pielūkām klāt to kvalitatīvo izglītību par pēcstundu nodarbībām, kad skolēni māca skolēnus, un te es varu padalīties arī ar mūsu skolas piemēru, kad projektu darba laikā meitenes iekārtoja atpūtas telpu skolēniem skolā, un tur tad tādā neformālā vidē ārpus stundām bez skolotājiem skolēni savā starpā tad spēlē spēles, notiek dažādas nodarbības, ciemojās, tiksim, jauniešu centrs, vai mēs tur paaicinām, tur var notikt klases vakar un tā tālāk, jā, tad tāda veida komunikācija. Un vēl viena lieta, kas izskanēja, bija šie apmaiņas tādi pasākumi starp klasēm, starp skolām pat, kad brauc, teiksim, 9-klasnieki uz savu iespējamo topošo vidusskolu un pavada vienu dienu kopā tātad ar šīs skolas skolēniem, apmeklējot stundas, ejot pusdienās un tā tālāk, ja? Tad skatoties, vai šī 10. klase būs viņiem vēlama šajā skolā vai nē. Tas bija tas, ko mēs izrunājām, varbūt kāds ir papildināt. Jā, paldies. Varbūt kāds kolēģis vēl vēlas papildināt? Jā, paldies jums aktīvākajām, un tā jau arī ir, ka es domāju, arī jūsu skolās jau patiesībā ir daudz un dažādas šīs aktivitātes, kas tiek īstenotas un dažādas metodas, kas tiek izmantotas. Dažkārt vienkārši ir jāpadomā tas konteksts, un es domāju, šādi attēli ar šiem ilgspējīgas attīstības mērķiem būs izstādīti klasē, uzņēmējdarbības klasē, piemēram, pie sienas, un pirms tam jaunieši būs iepazinušies arī vairāk, kas tur, ko katrs šis mērķis īsti nozīmē. Tad jau viņi arī laika gaitā sāks veidot to saikni starp to, ko viņi dara un šiem mērķiem, jo, kā es teicu, tad tā nav viena iniciatīva vai viena aktivitāte, ko vienreiz gadā mēs īstenojam, lai tā būtu saskaņā ar šiem ilgspējas attīstības mērķiem. Tādai būtu jābūt principā ikatrai mūsu darbībai. Un kā noslēdzošā nodarbība pirms
pirms šīs programmas fināla ir jau specifiski par ilgspējīgiem risinājumiem tieši uzņēmējdarbībā. Un to, kā to īsteno uzņēmēji. Svedbankai ir rokas grāmata soli pa solim ilgspējas virzienā, kur ir detalizētāk aprakstīts, kā tieši ievērot šos principus uzņēmējdarbībā. Savukārt pievienots ir Sijā plūkt stāsts, kas nav video, tas ir lasāms stāsts, kas Sijā plūkt ir tējas ir viņa produkts, un viņš ir, ja nemaldos, tad arī izaudzis no skolēnu mācību uzņēmuma. Un tad tās praktiskais darbiņš skolēniem šajā tēmā par ilgspējīgiem risinājumiem uzņēmējdarbībā ir, izmantojot šo Jigsaw metodi, izrunāt, kā var ievērot ilgspējības principus ideju ģenerēšanā, preces ražošanā, produktu virzīšanā un preces transportēšanā. Un, ja pirmajā acu uzmetienā šis liekas ārkārtīgi grūts uzdevums, tad gan iepazīstoties ar šo Svedbank grāmatu, gan arī šo plūkt stāstu, es domāju, ka arī skolēniem šīs idejas radīsies, jo tur ir minēti piemēri. Un šīs visas 10. līdz 12. klases programmas galvenais tāds kā fināls ir šī uzņēmējdarbības izlaušanās spēle, kas ir tāds nedaudz prātu asinošs un prātu lauzošs pasākums, bet, manuprāt, atšķirīgs no tā, ko skolēni ir pieraduši sagaidīt mācību stundās, un tas ļoti labi piederas tieši interešu izglītības programmai, un vēl jau vairāk interešu izglītības programmai uzņēmējdarbības jomā, kur mēs sagaidām, ka skolēni asinās savu prātu, darīs to ar azartu, mācīsies ātri. Šis uzņēmējdarbības izaicinājums sastāv no 6 dažādām darba lapām, kuras jūs skolēniem izsniedzat atsevišķi. Tas nozīmē, ka viņi grupās pilda vienu lapu, viņi atbild un iesniedz viņu jums atpakaļ, jūs viņam iesniedzat pretī nākamo darbu lapu. Jūs varat izlemt, vai ir atļauts izmantot viedierīces ar piekļuvi internetam vai kādus nodarbību pierakstus vai materiālus. Es ieteiktu atļaut izmantot viedierīces vai datorus ar piekļuvi internetam, bet tas, protams, ir jūsu ziņā, kas noteikti ir arī jāpasaka skolēniem pirms šī izaicinājuma. Tie ir par noteikumiem, ka nedrīkst zakt, nedrīkst noklausīties, sabojāt, špikot, traucēt citus sasniegt savu rezultātu. Tātad neētiska rīcība šajā izaicinājumā ir aizliegta tāpat kā uzņēmējdarbībā. Un uzvara ir jāsasniedz ar prāta asumu, pirmajam iegūstot pareizās atbildes un atrisinot šo izlaušanās kodu. Un vai šeit ir kāds, kurš piedalījās, kurš ir aprobācijā izmēģinājis šo uzņēmējdarbības izlaušanās izaicinājumu? Jā, jo arī skatoties pēc aprobācijas atskaitēm, šķiet, ka šis bija tas, no kā izvairījās visvairāk skolotāju, jo
iespējams varbūt šķiet nedaudz sarežģīts, ir tīpaši šis pirmais uzdevums. Tādēļ es arī biju paredzējusi, ka mēs kopīgi varētu arī iziet cauri šim uzņēmējdarbības izaicinājumam vismaz lielākajai daļai no uzdevumiem, kuri varbūt varētu būt tādi nedaudz sarežģītāki un ar kuriem mēs novērojam problēmas pirms jau aprobācijas un varbūt aprobācijā. Tā kā, ko sakāt, kuri no jums ir gatavi piedalīties šajā uzņēmējdarbības izaicinājumā? Es nebūšu objektīva, jo es jau zinu tur visas atbildes. Es arī esmu skatījusies, es varu pateikt, kāpēc es neizmantoju aprobācijā šo metodu. Jo, teiksim tā, pārsvarā 40 minūtes. Un 40 minūtēm tas likās pārāk sarežģīti, teiksim tā, un neiespējami izpildīt un vēl visu pārunāt. Tāpēc arī neizmantoju šo metodu. Es atkal neizmantoju tāpēc, ka vienkārši fiziski gada laikā pietrūka laika, tur vairāk nebija tik daudz stundu, lai paspērtu. Jā, nu šim izaicinājumam pilnīgi noteikti tur 40 minūtēs nav ko iesākt. Tad droši vien, jā, tur ir tiešām vismaz šīs divas nodarbības ir jāvelta, un pieļauju, ka šīs divas nodarbības arī būs tādas spraigas. Jā, tā kā 40 minūtes noteikti ir pa maz. Bet es domāju, ka skolēniem tiešām šī metode varētu tiešām patikt. Ir īpaši, ja ir tādi azartiskāki skolēni, bet, ja mēs esam šeit, tad es vēlējos arī noteikti palīdzēt, vai nepalīdzēt, bet izstāstīt par šo pašu pirmo uzņēmējdarbības izaicinājumu un izstāstīt varbūt to piemēru, kādā viņu varētu pildīt. Vai tie, kuri apsvēra, vai jūs viņu mēģinājāt pildīt, un vai jūs pašām bija saprotama tā darbu secība, kā nonākt pie tā rezultāta? Vai varbūt, ka nemaz netikāt līdz tam? Tad tā darba secība, kā ir viens no variantiem, bet noteikti ir vairākas pieejas, bet tas, kas man vismaz šķita tas loģiskākais, kā veikt šī uzdevuma risinājumu, es iziešu uz rediģējumu, lai jūs varat redzēt to piemēru uzdevumu pildīšanas gaitai. Tātad mums ir pirmais uzņēmējdarbības izaicinājums ir dota situācija, kurā ir 5 uzņēmēji, kuri nesen nodibinājuši 5 dažādus uzņēmumus. Viņi nodibināja uzņēmumus dažādos gados un ar dažādu sākuma kapitālu, izmantojot dotos pavadienus. Tie ir šie te, izmantojot dotos pavadienus un loģisko domāšanu, lai noteiktu, kad katrs uzņēmējs dibināja savu uzņēmumu un kāds bija katra sākuma kapitāls. Un vēl šeit ir uzdevumā dotas norādes. Tātad, kad pirmkārt ir jāņem vērā tas loģiskais pamatojums. Ja viens vienā gadā dibināja, tad otrs vairāk tajā pašā gadā vairs nevar dibināt. Un otrs ir, ka tad pareizā atbilde, tā sakritība mums ir jāieliek aplīts tajā vietā. Un tas, kā es ieteiktu šo uzdevumu sākt arī pildīt, ja arī jums klasē bērni saskaras ar grūtībām un apstājas pie šī uzdevuma, jo viņš ir tāds gan ķimperīgs, es atvainojos par tādu vārdu, bet tad tas pirmais, ko mēs darām, ir saprotam, ko mēs zinām.
Un un es te aicinātu arī ieslēgt mikrofonus, un tad mēs kopīgi varētu pildīt šo uzdevumu. Un pirmais, ko mēs varam saprast, izlasot visus šos pavadienus, ir tas, ka kādā secībā viņi šos uzņēmumus dibināja. Vai ir kādam kādas kas ir pirmais, ko mēs zinām? Kuru gadu mēs zinām, kurā gadā kurš dibināja, vai ar ko mēs varētu sākt ar Jāni, Katrīnu, Jūri, Esteri, Kārli, lai sāktu likt rindā, kurš aiz kura uzņēmumu dibināja. Tad mēs zinām, ka Katrīna nodibināja savu uzņēmumu pirms Jāņa. Mēs rakstām Katrīna. Jā, mēs pagaidām tikai vārdus zinām. Un mēs veicam pierakstus. Jūs varat veikt pierakstus uz lapas. Tātad Katrīna pirms Jāņa. Ko mēs vēl zinām no šiem pavadieniem? Juris nodibināja pirms Katrīnas. Un Juris nodibināja pirms Katrīnas. Tieši tā. Ko mēs vēl zinām par Kārli? Kārlis nodibināja uzņēmumu pēc Esteres. Kas patiesībā nozīmē, ka, ja Kārlis nodibināja pirms Esteres, tad Estere ir pirmā. Nav tā, bet Jānis taču nodibināja pirms Kārļa un Esteres. Tas stāv rakstīts. Un Jānis, kuram nodibināja savu uzņēmumu pirms Kārļa un Esteres. Tātad Kārlis un Esteres. Nu jā, mums tur ir jau Jānis, Kārlis, Estere. Jā. Tieši tā ir. Tā nāk, jā. Lūk, pirmais, Kārlis pēc Esteres. Viss kārtībā. Jā. 5 viņi ir. Secība mums ir. Tas nozīmē, ka mēs zinām, kurā gadā kurš kuru dibināja, jo mums ir doti arī gadi. 18., 19., 20., 21. un 22. Tātad Juris būs 2018. Katrīna 2019. Jānis 2020. Estere 2021. un Kārlis 2022. Labi, gadi mums ir skaidrs, tas ir labi. Tālāk, ko mēs zinām par naudām? Par sākuma kapitālu. Ka Katrīnai 5000 eiro bija. Un kā jūs to zināt? 19. gadā kapitāls bija 5000, 19. ir Katrīna. Jā, tieši tā. Labi. Un kāda ir nepieciešamā atbilde šajā uzdevumā? Tas atbildes skaits šajā uzdevumā ir Katrīnas sākuma kapitāla skaits. 5000. Jā, bet tad, kad arī skolēni pildīs šo izaicinājumu, ir jāpasaka nosacījums, ka ir jābūt izpildītam visam. Bet interesanti arī jūs, kad viņi pildīs, vērojiet, vai viņi sapratīs uzreiz, ka viņi patiesībā jau šo atbildi ir guvuši, vai viņi turpinās pildīt līdz beigām un sapratīs, ka nē. Bet, lai viņi iesniegtu šo pirmo izaicinājumu jums, kā pabeigt darba lapu, ir jāpabeidz līdz beigām. Mēs arī to varam izdarīt. Tātad Katrīna mēs zinām, ka ir 5000. Jurim 3000. Jā.
Mēs zinām, ka Jānim bija nepieciešams mazāk. Tātad, cik tas ir 1000? Jā, tieši tā. Jā, 1000, tā mums palika Estera un Kārlis, jā. Kas tur bija? Pēc Esteres, un viņam bija nepieciešams lielāks nekā, tātad Kārlim lielāks nekā Esterē, kas tam mums palika par tiem mums palika 20,000. 20 un 10,000, jā. 10, jā. Pēc Esteres, tātad 20 ir Kārlim, jā, un Esterē 10,000. Jā. Tā kā jūs redzat, ka viņš izskatās tajā pirmajā acu uzmetienā, un es pieļauju, ka tas arī varbūt bija tas, kas arī jūs no sākuma būtu nobiedēja, ka viņš tāds nesaprotams izskatās, bet tā, ja arī skolēniem rodās tās problēmas, tad palīdzot viņus uzvedinot uz tā ceļa, es domāju, viņi ātri vien noķers to cietā riekstiņa pildīšanas prieku. Lieliski, man prieks, ka mēs ar šo uzdevumu tikām galā. Nākamais uzņēmējdarbības izaicinājums ir tātad krustvārdu mīkla. Es domāju, ka to mēs varam kopīgi nerisināt vēl jau vairāk, ja rokas grāmatā jums skolotāji ir pieejamas pareizās atbildes. Trešā darba lapa, trešais izaicinājums, manuprāt, ir tāds vairāk arī veiklības un ātruma uzdevums, kurš ātri paspējas aizskriet no skolotājas galda līdz savai grupai, ātri sabīdīt burtiņus un ātri aizskriet atpakaļ un paņemt nākamo uzņēmējdarbības izaicinājumu, jo šeit viņiem ir jāsaliek 4 šie vārdi jāatšifrē. 4. izaicinājums ir, kur ir jāsavieno uzņēmēju fotogrāfijas ar viņiem vārdiem. Un 5. ir jāatbild uz jautājumiem. Iespējams, ka gan iepriekšējā, gan šajā uzdevumā noderētu tā vieda tālruņu palīdzība. Tāpat kā šajā arī. Kas nozīmē jūsu reģiona uzņēmumu, tuvākajā apkārtnē esošo uzņēmumu savienošanu ar vietu, tātad apdzīvotu vietas, jāsavieno ar uzņēmuma logo, kas arī varētu būt tāds izaicinājums, bet, ja jūs atļaujat lietot šis viedierīces, tad tas arī varētu būt tāds gan pamācošs viņiem ātri atrast internetā informāciju, gan arī izglītojošs. Un tad ir beigās ir šī atbilžu lapa, ko jūs viņiem izsniedzat, tad, kad visas darba lapas viņi jums ir iesnieguši, un tur ir jāveic tādas nelielas matemātiskas darbības, lai vēl tās pelēkās smadzeņu šūnas pakustinātu, iegūtu beigās ciparus, šos skaitļus ierakstot šeit un atšifrējot tos pēc alfabēta. Jūs iegūstat burtus, kurus pēc tam ievedot superspēlē pareizā secībā, izveidojas šāds te novēlējums jauniešiem. Tā kā šis viss izaicinājums ir vairāk netik daudz par zināšanām, kaut arī ir atsevišķas tādas lietas par to, vai vispār ir kas saklausīts šajās nodarbībās, bet vairāk tāda prāta asuma trenēšana, jo, kā mēs zinām, tad uzņēmējam ir jābūt ar asu prātu un jāspēj domāt ātri un nestandarta situācijās un citreiz atšifrēt neiespējamos kodus. Mēs esam precīzi šobrīd ir 2:03, kas ir mūsu paredzētais apmācību beigu laiks, bet es ļoti vēlētos palūgt tomēr atgriezenisko saiti no jums par
to, kā jums ir veicās, un nevis vienkārši tikai brīvā formā, bet mēs varam izmēģināt šo atsauksmju, šajā gadījumā atsauksmju ratu. Jūsu gadījumā arī skolēniem var izmantot atsauksmju kubu, un šādi uzgriežot arī labāk, manuprāt, var iegūt tās atbildes uz jautājumiem. Bet katrā gadījumā, ja jums ir arī ko citu teikt, tad, protams, ka šis ir tas laiks, ir kādi jautājumi vēl pa saturu vai pa īstenošanu, tad šis ir tas brīdis, lai šos jautājumus uzdotu. Tā kā es iegriezīšu ratu, un tad varbūt kāds vēlēsies arī padalīties. Pirmais ir, ceru, ka viegls. Kas visvairāk patika, vai kas vienkārši patika visu šajās nevis apmācību nodarbībās varbūt, bet vispārējais uzņēmējs saturā. Kāds vēlas varbūt padalīties? Uzdevumu dažādību. Paldies. Paldies. Pamēģināsim vēl. Brīvais mikrofons. Ir vēl kāds, kurš vēlas kaut ko pateikt vai pakomentēt? Kāda būs šīs programmas ilgtspēja, respektīvi, vai tas ir plānots tikai šim mācību gadam vai vēl uz priekšu arī? Es no savas puses varu teikt, ka šī programma ir radīta, lai jūs viņu lietotu gan interešu izglītības programmā, gan citā mācību saturā neatkarīgi no kāda projekta, kas tiek īstenots pēc 10, 20 un 30 gadiem. Un es ceru, kad vēl būs citas Martas Bušas, kas izveidos un viņu papildinās. Un kā jebkuru mācību materiālu, bet par šī projekta ietveru tur Ruta pastāstīs jums vislabāk. Jā, 100% atbildēt mums varam tikai par šī projekta ietveros rasto finansējumu. Tie ir 106 puciņi šajā mācību pirmajā pusgadā pat, kas ir jāīsteno, jo mūsu projekts finišē nākamā gada aprīļa mēnesī. Bet, protams, ne jau no mūsu projekta ir atkarīga šīs interešu izglītības programmas dzīvotspēja, bet gan no jums pašiem, no izmantotajām, no materiāliem, kas jums ir brīvi pieejami izmantošanai. Protams, šī programma ir radīta kā atsevišķa interešu programma izglītības, kā pulciņi, bet mēs arī saprotam, ka ļoti veiksmīgi jūs varat nodarbību saturu integrēt arī savā esošajā mācību programmā. Mēs ļoti centīsimies un cerēsim, ka valsts izglītības ministrija ierēdņi saskatīs liederīgumu šajā programmā un varbūt radīs kādu finansējumu no valsts budžeta, lai šī programma tiktu īstenot arī turpmāk. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Jā, es arī vēlējos tiešām arī kā no tad varbūt emocionālās kā autors puses piebilst, kad savu kaut kādu zināmu daļu mēs, protams, izdarījām, lai šī interešu izglītība, lai šis materiāls tiktu īsts un viņš būtu, bet tie īstie iedzīvinātāji un tie īstie, kas lems par to, vai šim saturam būs būt un vai viņš dzīvos, esat jūs skolotāji. Un mēs centāmies viņu veidot tādu, lai jums patiktu viņu izmantot, lai jūs viņu gribētu izmantot, lai viņš būtu ērts izmantošanai, un tad šī ilgtspēja arī tiktu nodrošināta.
Tā kā mēs jūtos nedaudz tā kā palaist bērnu tagad 1. klasē ar šo rokas grāmatu, atdot viņu jūsu rokās, jūsu sirdīs, lai tālāk nestu, papildinātu un tā tālāk. Jā, Līga, lūdzu. Man ļoti gribas pateikt to, ka es savā laikā esmu nodarbojusies ar uzņēmēju darbību. 3. gadu strādāju skolā, un es izlasīju šo materiālu, un man likās, tas ir ļoti saprotami, ļoti pārskatāmi, viss ir iedots, un man tāda sajūta, ka es varu jau rītdien iet uz skolu, un es visu to darīt varu. Un man liekas, ka es vēl klātu pie tā visa, man ir sava pieredze, ko es varu pateikt, ko es esmu novērojusi. Un man liekas, ka šis ir viens no jēdzīgākajiem materiāliem, ko es esmu savu mazo pieredzi vispār, tā kā skatījusies, baudījusi un lasījusi. Un man tiešām ļoti priecīgi, ka ir kaut kas tāds sakarīgs, ja? Saprotams, nav pārgudrs, ja? Un man tā liekas, ka šeit ir viss iedots, tik nāc, rādi, skaties, vet, es nezinu, tos jauniešus arī noteikti jāved ārā no skolas, jāparāda dzīvē, kā tas uzņēmējs strādā, ko viņš domā, kā viņš sāka vispār strādāt, un arī jāveido šie pieredzes, tā kā jāparāda šī pieredze dzīvē. Man ļoti patika. Es esmu parakstījusies uz šo avantūru. Es nezinu, kā man ies, bet man liekas, ka man jau patīk no tā, ko es pierakstīju. Es pierakstīju 6 lapas, jā. Es neesmu izprintējusi grāmatu. Man tā liekas, ka man tiešām ļoti patika. Es nezinu, es varbūt skatos ar tādu, citu skatu, jau es neesmu, pēc būtības pedagogs. Es lasu lekcijas, bet pieaugušajiem. Un tagad ir jaunieši. Man liekas, wow, cik tas ir forši. Man liekas, tiešām man patika, un tiešām patika. Paldies, ļoti jauki un tiešām ļoti saprotami. Un ja šī saprotamā valoda ienāk skolā, un, protams, nevajag neko sarežģīt, jo bērniem nepatīk ļoti sarežģītas lietas, jā. Protams, ir dažādas skolas, ir ar dažādiem līmeņiem, jā, bet jāprot šo pasniegt saprotami. Jā, un man liekas, ka šeit ir tas saprotamais. Vismaz man likās ļoti forši. Paldies! Paldies, jo jūsu novērtējums tiešām ir tas lielākais gandarījums, un es ceru, ka ar tikpat mirdzošām acīm un tikpat lielu iedvesmu jūs arī pēc šī mācību gada, pēc šīs īstenošanas varēsiet turpināt to darīt. Paldies, ka jūs esat un darbojaties ar skolēniem. Un tu kā programmas autore esat maksimālu ieguldījumu snieguši, lai tas tavs pirmklasnieks, kā tu teici, dzīvotu patstāvīgu dzīvi. Un patiešām jāpaldies skolotāji, tieši no jums ir atkarīgi tālākie rezultāti, cik ilgspējīga būs šī programma. Un cik ilgi mēs strādāsim un radīsim jaunas idejas, domas, darbus, lai uzņēmējdarbības izglītības pamati iedzīvotos mūsu jauniešu ikdienā. Paldies visiem!